Maija priekšpēdējā nedēļā Balvu novada muzejs aicināja ciemos kolēģus no visiem Latvijas muzejiem, lai kopīgi nosvinētu Startautisko muzeju dienu. Pie paša muzeja durvīm ciemiņus sagaidīja senu amatu meistari, kas demonstrēja savas prasmes un katram interesantam piedāvāja izmēģināt arī savējās. Ikvienam bija iespēja arī apskatīties muzeja jauno ekspozīciju, kas veltīta Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras mantojumam. Atklājot svinīgo pasākuma daļu, ciemiņus sveicināja Balvu novada pašvaldības vadītājs Andris Kazinovskis, novēlot, lai ikvienam par balviem paliktu tikai labākās atmiņas. Tāds nebijis gadījums, tik daudz viesu, it sevišķi muzeja speciālisti no visas valsts, no visas Latvijas. Es ceru, ka balvi tomēr šodien varētu būt tā vieta, kur katrs varēs iepazīties, pasmelties, varbūt papildus kādu informāciju. Pasākuma laikā Latvijas muzeju biedrības priekšsēdētāja Taiga Kokneviča pasniedza arī ikgadējo balvu par labākiem muzeju projektiem. Balva Zelta puteklis tika iedibināta pirms 5 gadiem ar mērķi popularizēt muzejus sabiedrībā. Šogad balva tika pasniegta 7 nominācijās, kas aptver visas muzeja darbības sfēras. Kaut kad šīs balvas pirmsākumos, vai ne, tas varbūt bija ar tādu ironiju, ka sabiedrība uzskata, ka muzejs ir tāda vieta, kur krājas putekļi, jā, bet mēs tā kā to pieputējušo plauktiņu patīrīsim, ja, un atradīsim tur arī to zelta gabaliņu, to, kas tur spīd, ko ir vērts izcelt. Zelta puteklim tika nominēti 38 muzeju pieteikumi, un kā apgalvo Taiga Kokneviča, uzvarētāji tika noteikti matematiskā ceļā. Nominācijā gada ekspozīcija balvu izcīnīja Balvu novada muzeja jaunatvērtā izstāde Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras mantojums. Muzejam šis ir pirmais apbalvojums, un, kā saka muzeja vadītāja Iveta Supe, pieteikuma iesniegšanas brīdī tika cerēts arī uz uzvaru. Jāatzīst, ka ir ļoti spēcīgi muzeji, ļoti spēcīgas ekspozīcijas top jaunas, un konkurence, es domāju, ka bija ļoti sīva. Visa pasaule attīstās, viss iet līdz laikam, un arī muzejam ir jāiet līdz laikam. Tās vērtības, kas mums ir, protams, tās ir jāsaglabā un jādara pieejamas, jādara zināmas ne tikai vecākā gada gājuma cilvēkiem, kas ar viņām dzīvo vēl joprojām, bet arī jaunākajai paaudzei, kura jau komunicē citā veidā, citā līmenī, savādākā veidā. Un šīs tehnoloģijas ir viens no veidiem, kā daudzas lietas var darīt saprotamākas varbūt un arī interesantas jaunai paaudzei. Savus zelta putekļus dabūjuši arī Preiļu vēstures un lietiškās mākslas muzejs un Latgales kultūra vēstures muzejs. Mēs piedalāmies ar 500 Latgales keramikas priekšmetiem un attiecīgi arī reklamējot šo pašu kolekciju keramiku, mēs esam izstrādājuši virtuālo spēli Māla pārvērtības, ko var spēlēt gan internetā, gan atnākot pie mums Latgales kultūra vēstures muzejo ar žestu palīdzību. Mērķis ir iepazīstināt ar tradicionālo Latgales keramiku, kā no māla rakšanas procesa. Māla kalnā mēs tiekam līdz gatavam traukam. Nelielas, bet svarīgas balvas tika pasniegtas arī muzeju darbiniekiem, kas ir nostrādājuši 25 gadus. Apbalvojums tika pasniegts arī Balvu novada muzeja krājumu glabātāji Innai Valutei, kas uzsver, ka bieži vien cilvēki nenovērtē muzeja darbinieku ieguldīto darbu. Kas nestrādā, vienmēr saka, ko jūs tur darat, jūs tikai papirus no viena galda malas pārlikat uz otru pusi. No, kas pie mums pabija vai praksi, vai tā pastrādāja, visi teica, nekad mūžam par tādu algu, tādu darbu nestrādās. Startautisku muzeja dienu Balvu novada muzejā atzīmēja vairāk nekā 50 muzeja darbinieku no Ludzas, Tukuma, Bauskas, Rēzeknes, Preiļu un citu Latvijas pilsētu un novadu muzejiem.